Tagad jau ir pagājis vairāk nekā mēnesis kopš operācijas Episkā dusma, un Irānas militārie spēki ir tikuši smagi bombardēti. Taču valsts režīms vēl nav izkritis no cīņas, un mēs sākam sasniegt to punktu, kad jāuzdod jautājums, kāds būs visa šī iznākums. ASV var gūt lielu uzvaru vai zaudēt visu pēc tam, kad ir veikusi to, kas tagad sāk izskatīties kā riskantākais solis mūsdienu militārajā vēsturē. Pilnīga veiksme vai pilnīga neveiksme? Kas no tā notiks? Mēs apskatīsim abus variantus un atklāsim, ka tas, kas sekos pēc operācijas Episkās dusmas, varētu būt daudz sliktāks, nekā jūs domājat. Tātad, kas notiks, ja operācija Episkās dusmas neizdosies? ASV šķietamajā pilnīgā pārākuma fasādē pār Irānu jau sāk parādīties plaisas. Nesaprotiet mūs nepareizi. ASV joprojām ir pārliecinošā vadībā, ja runa ir par izraisītā posta apjomu. Taču parādās problēmas. Irāna ir guvusi savu pirmo apstiprināto ASV iznīcinātāju notriekšanu, jo tās izkliedētā pretgaisa aizsardzība spēja notriekt F-15E Strike Eagle savā gaisa telpā. Lidmašīnas vairs nav, taču abi piloti ir izdzīvojuši, jo ASV izdevās abus izglābt 48 stundu laikā pēc tam, kad Irāna bija guvusi savu pirmo iznīcinātāju notriekšanu. Taču iespējams lielāko plaisu ir parādījis ASV prezidents Donalds Trumps, kurš 5. aprīlī platformā Truth Social vērsa rupju tirādi pret Irānas režīmu. Otrdien Irānā būs elektrostaciju un tiltu diena. Viss vienā. Nekas tam līdzīgs nebūs pieredzēts. Atveriet to nolādēto šaurumu, jūs trakie nelieši, citādi dzīvosiet ellē. Redzēsiet vien, rūca Trumps, apvienojot draudus un pieaugošu nepacietību, ka operācija Episkais niknums nesniedz to, ko Trumps bija gaidījis. Ir arī grūti interpretēt to slava Allaham, ko Trumps iemeta savā tirādē. Varbūt izsmejošs mājiens Irānai un tās islāma režīmam. Laikas, kas arī nebūtu bijis, plaisas sāk parādīties, un tās atklāja problēmu, kas varētu būtiski ietekmēt operācijas Episkās dusmas iznākumu, ja lietas nenotiks par labu Amerikai. Cilvēki joprojām īsti nezina, kāds ir šīs operācijas mērķis, un runājot par Hormuza šaurumu, ASV iespējams nodara vairāk kaitējuma citām valstīm nekā pašai Irānai. Drīz pievērsīsimies šaurumam, bet runājot par uzvaras nosacījumiem, šī problēma pastāv jau kopš brīža, kad ASV uzsāka savu operāciju Irānā. Trumpa administrācija nav izvirzījusi nevienu konkrētu uzvaras nosacījumu. Nav pat saraksta, nav nekā, kas skaidri pateiktu, kāds ir operācijas mērķis, un tas uzreiz rada problēmu, kas var novest ASV bezdibenī ieilgušā konfliktā, kurā pat viss iespējamais gaisa spēku pārsvars nepalīdzēs uzvarēt. 26. marta rakstā izdevums Times runāja ar vairākiem ASV senatoriem un pārstāvjiem, no kuriem vairāki uzsvēra, ka uzvara nav iespējama, vai arī kas notiktu, ja uzvaras nosacījumi nav skaidri definēti. Demokrātu partijas senators no Marylandas Chris Van Hollens apkopoja noskaņojumu to senāta locekļu vidū, kuriem joprojām ir nopietnas šaubas par operāciju Episkā dusma. Šis ir Trumpa izvēlētais karš. Mēs neuzvaram. Mēs esam mazāk droši, tāpēc mums vajadzētu pārtraukt šo karu. Un tas, ka cilvēkiem vispār jāuzdod šāds jautājums, tikai atklāja to, ko mēs jau esam teikuši. Viņiem nav gala mērķa, viņiem nav plāna, viņiem nav panākuma definīcijas. Un tas ir tāpēc, ka Trumps jau diemžēl ir pakļāvis valsti lielākam riskam, sacīja Van Hollens. To jau varētu uzskatīt par neveiksmes, nevis panākumu priekšnoteikumu. Vairāk riska valstī, kurai tuvajos austrumos ir vismaz 19 militārās bāzes, ir pēdējais, ko ASV vajadzētu vēlēties radīt. Šīm bāzēm vajadzētu demonstrēt spēku reģionā, taču karam Irānā ieilgstot un šķietami bez skaidriem mērķiem, visas šīs bāzes ir pakļautas riskam no droniem, raķetēm un Irānas atbalstītajiem grupējumiem Persijas līča reģionā. Līdz ar šo risku pastāv iespēja, ka ASV zaudēs militāro personālu un aprīkojumu ārpus Irānas, kā arī tiks radīts nestabils Persijas līča reģions, kas būs sliktākā stāvoklī nekā pirms operācijas Episkais niknums sākuma. Kopš operācijas sākuma Trumpa administrācija ir izvirzījusi neskaidrus mērķus. 28. februāra uzrunā tautai Trumps sacīja, ka viens no mērķiem ir iznīcināt viņu raķetes un pilnībā sagraut viņu raķešu industriju. ASV šajā jomā ir guvušas zināmu progresu, taču fakts, ka Irānas raķetes joprojām tiek palaistas uz Persijas līča valstīm, liecina, ka šis mērķis nav sasniegts. Irānas raķešu palaišanas gadījumu skaits kopš operācijas sākuma varētu būt samazinājies par 80 līdz 90%, taču tas maz ko nozīmē tādām Persijas līča valstīm kā Kuveita, kurai 5. aprīlī nācās saskarties ar uzbrukumu, kas bija vērsts pret tās ūdens un elektroenerģijas stacijām. Vēl viens iespējamais mērķis būtu novērst Irānas iespēju iegūt kodolieročus. Tas vēl nav noticis, jo bagātinātais urāns, kas ir režīma potenciālo spēju centrā, joprojām atrodas Irānā.
viņi atgriezīsies pie šī konkrētā jautājuma. Vēl viens iespējamais mērķis ir Irānas gaisa spēku un jūras spēku iznīcināšana. Runājot par kara lidmašīnām un kara kuģiem, ASV varētu apgalvot, ka misiju šajā jomā varētu uzskatīt par nosacīti izpildītu. Irānas gaisa spēki jau no kara sākuma nav bijuši nozīmīgs faktors, un tās jūras spēki ir zaudējuši vairāk nekā 100 kuģu. Taču pat tas īsti nav uzvaras nosacījums. Iznīcinot Irānas jūras spēkus, tas neatrisina problēmu ar ātrgaitas laivām un droniem, kurus tā izvieto Hormuza šaurumā. Šī ir īstā problēma ASV, un tā ir pašā murgainākā scenārija centrā, ja operācija Episkās dusmas nenoritēs pēc Trumpa administrācijas plāna. Hormuza šaurums joprojām ir slēgts pēc vairāk nekā mēnesi ilgas Irānas sauszemes bombardēšanas, neskatoties uz Trumpa pastāvīgajiem draudiem. Tātad prezidents otrdien paziņoja, ka karš ir uzvarēts, bet es nedomāju, ka var saukt karu par uzvarētu, kamēr Hormuza šaurums ir slēgts, un tas tā arī ir. Un tāpēc, manuprāt, līdz brīdim, kad Hormuza šaurums kaut kādā veidā būs atvērts, karš nav uzvarēts. Demokrātu partijas senatore Meizija Hirono no Havaju salām saka žurnālam Time. Un ja šauruma atvēršana tagad ir mērķis, tas nozīmē tikai to, ka ASV būs panākušas to, kas jau bija pirms operācijas Episkās dusmas sākumā. ASV patiešām ir nepieciešams atkal atvērt šo ūdens ceļu. Naftas un gāzes cenas kopš operācijas Episkās dusmas sākuma ir strauji pieaugušas, un nav nekādu pazīmju, ka tās samazināsies, līdz beigsies Irānas blokāde. Atklāti sakot, cenas varētu kāpt vēl augstāk. CBS ziņas runāja ar Nobela prēmijas laureātu ekonomistu Polu Krugmanu, kurš sacīja, diemžēl biedējošie scenāriji ir ārkārtīgi ticami. Nemaz nav grūti iztēloties scenāriju ar $150 par barelu, un nav neprātīgi domāt arī par 200. Pēdējais skaitlis būs aptuveni 2 reizes lielāks nekā tas, ko redzam tagad, laikā, kad naftas un gāzes cenas ir tikpat augstas kā Covid-19 pandēmijas laikā 2022. gadā, kad bija daudz problēmu ar piegādes ķēdēm. Kopš operācijas Episkā dusma sākuma caur Hormuza šaurumu izvadītās naftas apjoms ir samazinājies no 20 miljoniem barelu dienā līdz 4 miljoniem. Un kad saproti, ka 70% kuģu, kas izbrauc cauri šaurumam, pieder vai ir saistīti ar Irānu, sāk izskatīties, ka šī kara aspektā ir tikai viens īsts uzvarētājs. Un tas nav tikai nafta un gāze. Pasaules ekonomikas fórums norāda, ka caur šaurumu vajadzētu pārvadāt arī mēslojumus, sēru, metanolu, grafītu, izeivielas, alumīniju, hēliju, glikolu, dzelzsrūdu, tērauda granulas un zaļā ūdeņraža infrastruktūru. Sliktākajā gadījumā, ja Irānas režīms turēs Hormuza šaurumu slēgtu, ASV var radīt globālu ekonomisko katastrofu. Daži apgalvotu, ka mēs jau atrodamies šīs katastrofas agrīnajā stadijā, taču valstis, kuras visvairāk skar šī situācija, ir tās, kas atrodas Persijas līča reģionā ārpus Irānas, un visas tās ir atkarīgas no Hormuza šauruma. Taču šobrīd tirdzniecība nav viņu lielākā kopīgā problēma. Vēl viena būtiska problēma, ko izraisīja operācija Episkās dusmas, ir Irānas pārvēršanās no Persijas līča reģiona iebiedētāja par agresoru, kas uzbruk līča valstīm. Mēs jau pieminējām, kas notika ar Kuveitu 5. aprīlī. Tas ir tikai jaunākais uzbrukums garā uzbrukuma sērijā pret līča valstīm, kas vērsti pret visu, sākot no ASV militārajām bāzēm līdz enerģētikas infrastruktūrai. Hausa sēklas tika sētas gadiem ilgi, un operācija Episkais niknums varēja būt tas mēslojums, kas lika tām izdīgt. Uz to norāda Džordžtaunas starptautisko attiecību žurnāls. Lai gan žurnāls norāda, ka reakcija, ar ko Persijas līča valstis saskārušās no Irānas puses, varētu veicināt sadarbību, kas galu galā varētu vājināt lielo līča iebiedētāju, tomēr problēmu rada starpnieku grupējumi. Hausu nerada tikai raķetes un droni no Irānas. Irākā darbojas šītu milicijas, Libānā ir Hezbollah, Jemenā hutieši un daudzās mazās grupas visā līča reģionā un tuvajos austrumos, kuras Irāna var iesaistīt pat tad, ja ASV grauj tās infrastruktūru. Šīs mazās grupas ir grūti izsekot un vēl grūtāk neutralizēt. 28. martā vairākas līča valstis, tostarp Kuveita, Katara, Saūdarābija, Bahreina, Jordānija un Apvienotie Arābu Emirāti, izcēla un nosodīja šos Irānas atbalstītos grupējumus par to lomu Irānas atbildē uz operāciju Episkais niknums. Nosodījums šīs grupas nepadara nespējīgas darboties. Arī pastāvīgas aviācijas bombardēšanas nepalīdz, jo šie sašķeltie Irānas atbalstītie kaujinieku grupējumi necīnās konvencionāli. Viņi paslēpjas, ļauj triecienam pāriet un veic savus atsevišķus uzbrukumus. Tā ir asimetriska stratēģija, kuru Irāna ir izstrādājusi gadu desmitiem. Ir arī vērts atzīmēt, ka tās ir tāda paša veida grupas, kas ASV sagādājušas tik daudz problēmu pagātnē, sākot ar Vietnamu un pēc tam Irāku un Afganistānu. Runājot par ASV, ir vēl viens aspekts sliktākajā scenārijā, kas šobrīd ietekmē valsti. Operācijas Episkās dusmas milzīgās izmaksas, gan finansiāli, gan krājumu ziņā, sāk smagi nospiest.
Bet pirms mēs tam pievēršamies, ja šāda veida ieskats jūs interesē, noteikti abonējiet Militāro šobu. Mēs katru nedēļu analizējam militāro operāciju nianses un detaļas. Vēl viena baža Amerikas senatoru un pārstāvju vidū ir izmaksas, kā to uzsver Kentucky republikāņu pārstāvis James Comers. Šajā rakstā es neesmu ārpolitikas eksperts. Man vairāk interesēs, kur tiek tērēta nauda. Uz to arī būs mans uzsvars attiecībā uz Irānu. Kur mēs esam iztērējuši naudu? Cik vēl tas izmaksās? Jautā Comers. Tie ir labi jautājumi, un mums ir dažas norādes uz atbildi. The Guardian ziņo, ka operācija Episkās dusmas ASV līdz 6. dienai bija izmaksājusi $12,7 miljardus. Šī video veidošanas brīdī operācija norisinās jau 37 dienas. Pieņemot, ka izdevumi ir palikuši nemainīgi, kas nebūtu nav garantēts, tas nozīmētu, ka ASV līdz šim Irānā ir uzkrājusi izdevumus $78,3 miljārdu apmērā. Nav brīnums, ka Baltais nams meklē apstiprinājumu papildu $200 miljārdu militārajam finansējumam, lai turpinātu karu, kā 19. martā ziņoja BBC. Lemons piebilst, ka Baltais nams arī cenšas panākt 40% pieaugumu Amerikas aizsardzības budžetā, kas palielinātu ikgadējos militāros izdevumus līdz $1,5 triljoniem. Kā šī nauda tiktu iegūta? Trumpa administrācija norāda, ka to panāktu, samazinot vai likvidējot woke, politizētas un izšķēdēdīgas programmas, kā arī atdodot štatu un pašvaldību atbildību attiecīgajām valdībām. Tas, acīm redzot, ļautu ASV militāriem spēkiem ietaupīt $73 miljardus, taču pat tas nav pietiekami, lai sektu sākotnējos $200 miljardus, ko vēlas Baltais nams, nemaz nerunājot par 40% aizsardzības budžeta palielinājumu. Pievienojot tam arī krājuma problēmas, jo ASV līdz operācijas Episkā dusma 16. dienai ir iztērējušas 11,294 munīcijas vienības. Sāk kļūt redzama nopietna problēma. Šīs karš ASV var izmaksāt daudz vairāk nekā tas patiesībā ir tā vērts. Tātad tas ir sliktais iznākums ASV. Operācija Episkā dusma beidzas bez skaidri noteiktiem mērķiem, un neviens no tiem, kas kaut nedaudz tika pieminēti, nav sasniegts. Persijas līča reģions paliek haosā. Irāna saglabā kontroli pār Hormuza šaurumu un jebkurā brīdī var to bloķēt. Un ASV būs iztērējusi desmitiem, ja ne simtiem miljārdu dolāru, vienlaikus sevi vājinot, izlietojot krājumus, kuru atjaunošana prasīs gadus. Tas ir viens no iznākumiem, un tas ir tas, ko ASV iegūst, ja augsta riska operācija nenes rezultātus. Bet kas notiks, ja ASV tomēr izdosies to sasniegt? Kā tad izskatītos uzvara, ņemot vērā mērķu izvirzīšanas problēmu, kas tika aktualizēta kopš operācijas Episkā dusma sākuma? Varbūt mēs varētu sākt teikt, ka operācija ir atmaksājusies, ja režīms, kas kontrolē Irānu, mainās uz tādu, kas ir gan draudzīgāks ASV, gan mazāk apspiedošs Irānas tautai. Vairāki politiķi, ar kuriem runāja laikraksts Times, norādīja šo kā labu uzvaras nosacījumu, tostarp republikāņu senators Teds Krūss no Teksasas, kurš sacīja, ka režīma sabrukums un tas, ka Irānu vairs nevada islāmistu radikāļi, kuri vēlas nogalināt amerikāņus, būtu daļa no labākā scenārija ASV. Viņam pievienojās senators Tomijs Tērbervils, vēl viens republikānis no Alabamas, kurš sacīja: panākt pareizu režīma maiņu un, protams, atdot valsti tās iedzīvotājiem, nevis diktatoram, ļaut viņiem iegūt demokrātiju. ASV un Izraēla jau pašā sākumā operācijās Episkais niknums un rēcošais lauva šajā jomā guva zināmu progresu. Jau pirmajā konflikta dienā tika saņemta ziņa, ka Irānas augstākais līderis Ali Hamenejs tika likvidēts, atrodoties pazemē kopā ar vairākiem citiem svarīgiem Irānas režīma pārstāvjiem. Jūs varētu domāt, ka tas varēja radīt priekšnoteikumus varas maiņai. Pats Trumps 5. martā apgalvoja, ka vēlas piedalīties jaunā Irānas līdera izvēlē, taču šī prasība tika ignorēta. Drīz pēc tam Irāna iecēla Ali Hameneja dēlu, Mujtabu Hameneju, par jauno augstāko līderi. Šis iecelšanas fakts ir trieciens ideālajam režīma maiņas scenārijam, kā norādīja CNN savā 4. aprīļa ziņojumā. Lai gan Trumps tagad ir nosaucis jauno Hameneju par mazāk radikālu un daudz saprātīgāku, medijs norāda, ka citi apgalvo, ASV ir izdevies nomainīt vienu stingro režīmu ar citu, kas būs daudz sliktāks. Mona Jakubjāna, kas ir Tuvo Austrumu programmas direktore Strateģisko un statautisko pētījumu centrā, ir viena no šīm iebildošajām balsīm. Viņa norāda, ka šis režīms ir stingrāks, mazāk pakļauts kompromisiem un, atklāti sakot, daudz tiešāk saistīts ar IRGC, jeb Irānas Islāma revolūcijas sargu korpusu. Mēs esam redzējuši Irānas valdošā līdera nogalināšanu tajā laikā, taču tas nav novedis pie būtiskām pārmaiņām attiecībā uz to, kas turpina turēt varu vai viņu nostāju attiecībā pret Amerikas Savienotajām valstīm. Režīma maiņa ir panākta. Vienkārši tā nav tāda maiņa, kādu vēlētos ASV.
Tomēr vecākā Hameneja likvidēšana parāda, ka ASV un Izrēlai ir spējas un izlūkošanas informācija, lai iznīcinātu visvērtīgākās mērķpersonas Irānā. Iespējams, viņi varētu mēģināt izmantot šīs spējas draudus, lai zināmā mērā kontrolētu jaunāko Hameneju. Vai arī viņi varētu vienkārši dot triecienu jaunajam līderim, tad nākamajam un tad vēl nākamajam, līdz Irānas režīms vairs nepastāv. Tas prasītu laiku un daudz izlūkošanas darbu, taču tas joprojām būtu ASV uzvara. Tāpat arī otrs variants būtu ASV uzvara, ja Irānas tauta saceltos pret režīmu un gāstu to, balstoties uz iznīcību, ko ASV ir radījusi. Georgetownas starptautisko attiecību žurnāls izceļ šo kā iespējamu scenāriju, jo īpaši tāpēc, ka jaunākā Hameneja iecelšana amatā ir satricinājusi Irānas režīma līdzsvaru. Institucionālais līdzsvara trūkums tagad ir problēma režīmam, kas tik ilgi ir spējis saglabāt varu, apspiežot visus, kas tam pretojas. Ņemiet vērā, ka tieši režīma reakcija uz protestiem agrāk 2026. gadā noteica toni tam, ko mēs tagad redzam Irānā, tāpēc ir skaidrs, ka Irānā pastāv spēcīga pretrežīma noskaņa. Vai, precīzāk sakot, pastāv polarizācija. Vienā pusē ir tie, kas atbalsta režīmu un tā aizstāvēto stingro doktrīnu, otrā pusē ir tie, kuri cerēja, ka Hameneja nāve varētu novest pie būtiskām pārmaiņām. Šīs pārmaiņas vēl nav notikušas, bet ideālā scenārijā ASV un Trumpa skatījumā Irānas tauta atrastu veidu, kā sacelties un atbrīvoties no režīma. Tas visticamāk nenotiks, kamēr bumbas vēl krīt. Taču iespējams ilgtermiņa plāns operācijai Episkās dusmas varētu ietvert ASV speciālistu nosūtīšanu, lai organizētu un atbalstītu tautas sacelšanos pret režīmu, minimāli pakļaujot riskam ASV spēkus. Haoss šobrīd valda Irānas iekšienē, tāpēc nav labāka laika, lai šāda sacelšanās izceltos. Tas vienkārši nevar notikt, kamēr tie, kas vēlētos sacelties, saskaras ar IRGC, kas viņus atkal apspiedīs, ja viņi nebūs organizēti. Karaliskais apvienoto dienestu institūts norāda, ka tūlītēji sacelšanās jau ir iznīkusi, lai gan varētu būt ielikti pamati nākotnes sacelšanās iespējamībai. Šāda sacelšanās atrisinātu Hormuza šauruma problēmu, kuru mēs pieminējām iepriekš. Vai arī ASV veikta bagātinātā urāna izvešana, kas ļauj Irānai radīt kodoldraudu Persijas līča reģionām, atrisinātu šo problēmu. Mēs jau iepriekš pieskārāmies šim potenciālajam uzvaras nosacījumam ASV, un tas noteikti sniegtu ASV sviru, ko tā varētu izmantot, lai piespiestu Irānu rīkoties Hormuza šaurumā. Trumpa administrācija varētu arī izmantot Irānas bagātinātā urāna izņemšanu kā taustāmu rezultātu, ar kuru tā varētu apgalvot, ka viss bija tā vērts. Senatore Sintija Lumisa no Vajomingas noteikti uzskata, ka tas ir uzvaras nosacījums, kā viņa stāsta žurnālam Time. Uzvara nozīmētu to, ko prezidents Trumps saka, ka tas bija galīgais mērķis, proti, ka Irāna nekad nevarēs iegūt kodolieročus un viņiem nevar būt balistisko raķešu un dronu, lai aizsargātu kodolieročus. Varbūt tas patiešām tā ir. Operācija Episkais niknums pat bez tiešas izvešanas iespējams bija vērsta uz to, lai pakļautu Irānas režīmu spiedienam tik tālu, ka tas atsakās no kodolambīcijām, kuras pēc ASV domām tam ir. CNN ziņo, ka jaunā augstākā līdera Mujtaba Homeini kodolpozīcija nav skaidra, lai gan IRGC ir vairāk kārt apgalvojusi, ka Irāna varētu sākt attālināties no miermīlīgas kodolprogrammas. Tas vien jau varētu kalpot par attaisnojumu operācijai Episkais niknums, vismaz daudzi Trumpa administrācijas pārstāvi prātos. Mēs arī nevaram ignorēt faktu, ka Irānai ir vairāk nekā 440 kg, jeb 970 mārciņas urāna, kas bagātināts līdz 60% sprādzienbīstamā U-235 urāna izotopā. Šis urāns vēl ir jābagātina tālāk, lai sasniegtu 90%, kas nepieciešami kodolbumbas izgatavošanai. Taču lauvas tiesa šī darba jau ir paveikta, un Irānai, ja tā izlemtu kļūt par kodolvalsti, varētu būt nepieciešamas tikai dažas nedēļas, lai sasniegtu nepieciešamo procentu. ASV vēlas pārliecināties, ka tas nevar notikt. Tā vienmēr ir bijis. Tātad labākais scenārijs, un tas, kas nozīmē, ka operācijas Episkās dusmas risks ir attaisnojies, būtu Irānas režīma sabrukums un tās uztverto kodolambīciju izskaušana. Pirmais nozīmētu, ka daudzas problēmas, kas saistītas ar sliktāko scenāriju, tiktu atrisinātas, īpaši Hormuza šaurumā un attiecībā uz notikumiem Persijas līcī. Un bez sava bagātinātā urāna, Irāna vairs nebūs Persijas līča iebiedētāja. Noslēdzošais jautājums ir vienkāršs. Uz kuru pusi šobrīd nosveras svari attiecībā uz to, kurš no šiem diviem scenārijiem ir ticamāks? Atstāsim jums iespēju atbildēt uz šo jautājumu komentāros. Tikmēr ASV gatavo sauszemes operāciju, kas varētu mainīt visu, un tajā iespējams būs iesaistīti Irānas kodolmateriāli. Uzziniet vairāk mūsu videoklipā un atcerieties abonēt The Military Show, ja vēlaties redzēt vairāk šādu analīžu par operāciju Episkās dusmas. Un kā vienmēr, paldies, ka skatījāties!